Valmieras turisma informācijas centrs aicina ikvienu ceļot gribētāju iesaistīties akcijā Apceļo Valmieras pusi un apmeklēt dažādus turisma objektus Valmierā, Kocēnu, Burtnieku un Veverīnas novados. Akcija tiek rīkot jau otro gadu, lai gan ja pērn tā notika visas vasaras garumā, tad šoreiz, lai paildzinātu turisma sezonu, akcija sākas augustā, bet ilgs līdz 18. oktobrim. Tas, ka cilvēkiem ir beidzies atvaļinājums, nenozīmē, ka turisma sezona ir beigusies. Ja pagājušajā gadā šī akcija bija vasarā, bija garāka, ilgāka, mēs piedāvājām cilvēkiem apskatīt un novērtēt 32 turisma objektus, bet šogad tie ir 17, jo arī akcijas laiks ir mazliet īsāks. Interesanti, ka akcijas norises laikā 11. oktobrī gaidāms vēl kāds turisma pasākums. 11. oktobrī mums ir plānota arī tautas ekskursija, kur mēs sadarbībā ar pasažieru vilcienu aicinām rīdziniekus un ne tikai braukt pie mums, izmantojot vilcienu satiksmi, apceļot arī mūsu Valmieru un Valmieras apkārtni. Un šie abi pasākumi šajā datumā pārklāsies. Lai piedalītos šajā akcijā, vispirms ir jātiek pie akcijas anketas. To var izdrukāt no interneta. Protams, anketa pieejama arī pašā turisma informācijas centrā un katrā no uzņēmumiem, kas piedalās šajā akcijā. Cilvēks paņem šo akcijas lapu, viņš redz 4 maršrutus. Akcijas noteikumi vēsta, ka vismaz 2 maršruti ir jāizbraukā, jāsavāc uz līmītes. Šeit jau ir salīmēts, ja? Un vismaz 3 objektos. Akcija ir papildu uzdevums. Katrā objektā ceļotājiem būs jāatbild uz kādu īpašu jautājumu, kura atbildi viņš saņems tikai tur. Jā, piemēram, viens jautājums ir tāds, cik no Latvijā zināmajām 1200 augiem ēd aitas. Jā, tādu atbildi var saņemt tikai kādā konkrētā uzņēmumā. Tad ir jāizbrauc, tas jautājums jāuzdod un tad arī akcijas veidlapā jāieraksta, jāsaņem uzlīmīt. Protams, ik viens dalībnieks aicināts apmeklēt pēc iespējas vairāk objektu, jo arī čaklākajiem ceļotājiem būs īpašas dāvanas. Taču visi, kas būs iesnieguši derīgas akcijas anketas, piedalīsies izlozē par dažādām balvām, arī par vērtīgu specbalvu, kas pagaidām vēl tiek turēta noslēpumā. Taču dāvanas ceļotājiem piedāvās arī akcijā iesaistītie turisma uzņēmumi. Tie ir gan Gaujas tramvajs, gan Gaujas stāvo krastu sajūtu parks, gan saimniecības, atdzelvieši, Vildēni. Pavisam 14 uzņēmumi nodrošina arī balvu fondu, tā ka balvu klāsts ir bagātīgs. Turisma informācijas centrā stāsta, ka jau pagājušajā gadā par šo akciju bija ļoti liela interese. Jādomā, ka arī šogad dalībnieku skaits būs prāvs un interese no potenciālajiem dalībniekiem manām jau šobrīd, kad turisma akcija Apceļo Valmieras pusi tikko ir sākusies.